Nu, čau visiem manā UB moto kanālā. Nopirku citu auto. Pārdevu E91 un nopirku jaunu problēmu. Jā, nopirku auto. Bija ko padarīt, bija visādi kaseki. Bet pa lielam jau kaut kas ir novērsts, kaut kas nav. Tā kā jā. Un tā kā es jums parādīšu tūlīt, ko es esmu nopircis, skatoties. E65. Tāds viņš mums izskatās šobrīd. Nedaudz netīrs, nav nomazgāts, nav nopulēts. Virsū mums ir R18 diski ar ļoti sūdīgām riepām. Kā sūdīgām? It kā protektors viena tāda riepa, otra tāda riepa ir. Tas no kasekiem mums ir un priekšējās riepas ir metams ārā. Liksim virsū R19 oriģinālos 95. stilu. Lieta tāda. Bija lieta tāda, kad no rīta viņu pielaid. Bišķi stūri pagriez un iemet stūris leņķi iekšā viņam. Nu, iedegās preslīdēšana, nevar izslēgt ārā motoru, pārstartē, pabrauc 100 metru aiziet. Un viņam bija iekšā tā, kā saka, tā, kur uz to lentu griežās, tas bija, nu, tās ūsas, kas bija, tās ūsiņas nāk. Nu, ot, lūk, tās nomainīja, to problēmu satrisināju. Jā, tad bija vēl viena problēma, viņam ir keilesi. Jo visas ruškas ir nopūšas, varbūt ierakstiet kāds komentārā, varbūt kādam ir pa labu ciparu, varētu nopirkt vesels, jo viņa vada nopūš visām ruškām. Vēl mums ir problēma, bija check engine, kā iedod kickdownumu iekšā, kickdownāja. Sāk braukt, viņš met ārā kļūdu check engine. Un tālūk, tur bija rēlā abi divi dačiki, nezinu kurš, bet nomainīju rēlu lietot, uzliku jaunu dačiku pie sūkņa. Jā, bet tagad atkal kaut kas viņam nevar pielaist, kaut kāds aizmugurējais dačiks laikam nav, tas no šrota, ko es paņēmu. Viņš laikam jau ir izbeidzies, kaut kur nostāvējies, tad viņš iet, tad viņš neiet. Bet to problēmu arī atrisinājām, tad vēl negāja kondiška mums. Kondiška sūkni mainīju, radiators bija caurs. Tāds, un pa lielam tādi kaseki bija, jā. Pārējais viss it kā ir labi. Šitie visi bija hromu. Šitos es visus aplīmēju. Šitos es visus bumperī iemetīšu varbūt bildi. Varbūt iemetīšu bildi, kā tas izstās. Pārdevējs teica, kā vienmēr, ieguldīsies, tur tos kaseks visi zināja pa lielam, jā, bet, nu, vēl bija atklājās tas visādi sīkumi, bet, nu, kā jau ziniet, tā nav jauna, lai lietot mašīnu, un jebkurā gadījumā būs jāieguldās. Jā, bet pa lielam, jā, jātiek vēl ar to check engine galā, bet tur arī, es domāju, nebūs liela problēma, tur tiks. Un arī viņš man iedeva līdzās R19 diskus, var teikt, ar U-gan došanām riepām. Tādām 16. gada, un nolēma, diski bija it kā labi, diski bija taisni, visi viņš jau bija pārkrāsojis diskus ar pulverkrāsu, sudraba krāsā. Bet es nolēmu pārkrāsot, jā, tā kā diskus arī vedīsim pārkrāsot, gaidīšu revuku, izārdīsim dačiku ārā. Es sanāks nofilmēt, parādīšu jums, kas tur kā izskatās. Tā kā skatāmies. Kur nojauks ir, mēs mainām, ko mēs mainām, kas tas ir pa dačiku mums? Nepras man, nezinu pats. Šito dačiku mēs mainām, karoči. Avārijas. Avārijas dačiks, vai ko viņš ir. Šitais te varbūt ir mūsu vaininieks. To mēs vēlāk redzēsim. Jā. Bet karoči sūdzās uz šito vai uz to dačiku. Tā kā to mēs visu redzēsim, jā. Mums ir sestdienas vakars, pulkstenis mums ir 8, jā. Tā normāli sestdienā kaut ko papisties garažā, jā. Kad mums skaita naudu. Laim no darba kolēģa Volvo un laidīsim pakaļ diskiem. Mums bija īstenībā diski, mums bija lieliskā stāvoklī. Jā, diski jau bija pārkrāsoti sudraba
krāsā. Nu, pa pulveri arī bija, īstenībā riepas tik bija metams ārā, nu tādas pabrauktas bija riepas. Riepas mums bija pabrauktas, bet es izdomāju riepas nopirku jaunas. Jā, riepas mēs nopirkām jaunas, nopirku un diskus arī aizvedu krāsot. Redzēsiet arī tūlīt kādā krāsā, jūs gan jau nojaušiet kādā krāsā. Tā kā neko, tagad laižam pakaļ diskiem. Kā vienmēr pie pulvera LV. Kur viņi šeit atrodas, šiten te. Ko mēs diskus jau iekrāmējam. Kaut kāds, jā. Nu, ko parādīšu jums tūlītās kādas riepas uzliku. Centriņi man nav vēl uzlikti. Reku šitāds te paņēma Otānī. Tā ir taizem, tā nav ķīma. Otānī, cik jau redzēt, nezinu, KC2000. Teica, ka baigi labās protektors mums ir šitāds. Šādi te izstāsts, bet jā. Tagad es domāju, jābrauc būs uz garāžu, jānotīra diski, jāuzliek kaut keramika virsū viņiem, lai foršāk mazgājās, kā saka, un tad jau uzliks uz mašīnas virsū, un tad jau parādīs, kā izstās. Tāda mums izstās šitā stūri, redziet, jā, bišķiņ apdračīti ir. Kā arī, redziet, beņķi ir, te jāpiekrāsto, gribās to ādu pavilkt, tā kā, nu, uzlikt polstrējumu šeit un arī šeit pastiet. Smuku uztaisīt, te jāpiekrāso, uztaisīt to beņķi tādu svaigāku, kā arī šitie te ir iekšā motoriņam saplīsuši tie, tos ar pasūtīja jomainījuši, lai šitas regulējās šitā vieta. Salons kaut kā tā, netīrs, viss ir jāiztīra. Tad jau vēlāk parādīšu, ka būs tīrs, jā, bet šito stūri mēs ņemsim nost. Tā, un tagad mēs arī pa ceļam aizbrauksim, paņemsim stūri. Pie Automix ļoti labi šuj krēslus, stūris, visu kaut ko. Tā re, kur paņēma stūrīti, skatoties. Šādu ādiņu mums. Viss kā jauni. Kaut kā jāu, šādi te viņi mums izskatās. Jā, runājot par tām stūru šūšanām un visu pārējo, šeit ir tā, ka šeit ir lētāk nekā, kur es šūvu 81. stūri. Tur ir dārgāk, te ir lētāk, stipri lētāk. Te es samaksāju 90 eiro, jā. Tanī otrā vietā ir ap 140, ko jūs vēlaties tur atkarībā, jā. Bet šeit ir lētāk, stipri lētāk. Te ir uz pierakstu arī. Un te pašā dienā viņi arī tā kā ušuj to tur visu izdara, tā kā jā. Tā kā iesaku šo vietu arī, abas divas vietas ir labas. Nu, te ir vienkārši lētāk, tā kā mums latviešiem patīk lētāk, tad šeit ir, bet ļoti kvalitatīvi arī. Ko tagad parādīšu jums gala rezultātu, kā ir tā mašīna sanākusi. Viss ir sataisīts, viss ir salikts. Parādīšu, kāds izstās no ārpuses un kāds izstās salonīšs. Tā kā, re, kur viņš ir kopsumā, skatāmies. Tagad jums arī saloniņi, kā redzējāt, parādīšu, kā uzšuvu beņķus. Tā skatoties. Viss kā jauns ir, viss šitie arī strādā, sataisīja. Aiziet, viss labi. No tā mums uzšuvu, viss ir skaisti. Tās mums beņķis izskatās tagad. Viss stūrīti, viss ir kā vajag. Parādīšu otru beņķi. Parādīšu arī otru beņķi jums, kā izskatās. Šitāds te. Sanāca viņi šito vietu no turienes paņēma. Tā, vat. Viss sašuvu šito pievilku, viss sāns stingri.
Kaut kā tā, vat. Aizmugurē ar mums viss ir sveiks. Aizmugurē vispār beņķis kā jauns, var teikt. Bišķiņ. Kaut kā tā, vat mums tas auto ir sanācis, bet jā, mašīna tiešām ir forša, ļoti komfortabla kaut kur tālākos braucienos. Jā, un tā kā paprovēju paņemšu tagad šitādu te, ES5. Sanāca bišķiņ ieguldīties, jā, bet esmu viņas it kā savedis kārtībā un it kā nekādas problēmas vēl vairāk nav. Tā kā jā, tā kā vēl mums paliks pulēšana, jānopulē. Un tad jau autiņš būs gatavs. Kā saka, ir jau pa švīciņai, kaut kādiem kasekiem. Mašīna nav jauna, bet ir baigi foršā, kā saka, forša braukšanai. Tā kā neko, draugot, kaut kāds mums sanāks šāds viģiks. Būs jau vēl par šo mašīnu gan jau kaut kas. Tā kā, ja patika viģiks, uzliekam laiku, abonējiet kanālu un tad jau, kā saka, tiekamies. Davai, čaviņ!